Mēs nelūdzam kompensāciju, mēs gribam atgūt īpašumus. Tā Panorāmai vakar teica ebreju draudžu un kopienu padomes izpilddirektore Gita Umanovska. Organizācija ir izveidojusi sarakstu ar 270 īpašumiem, kuri pēc kopienas uzskata kādreiz piederēja Latvijā dzīvojošiem ebrejiem. Ir arī otrs saraksts, kuru pirms 2 gadiem izstrādāja Tieslietu ministrijā. Tajā nav pat 100 īpašumu. Mans kolēģis Miroslavs Kods devās apskatīt īpašumus Rīgā, kurus pēc Tieslietu ministrijas datiem ebreju kopiena varētu atgūt. Latvijas televīzijas rīcībā ir nonākusi ebreju biedrību nekustamo īpašumu saraksts, kurš tika sastādīts Tieslietu ministrijā 2010. gadā pēc valsts arhīvā datiem. Šajā sarakstā kopumā ir iekļauti 85 īpašumi. Gandrīz trešdaļa no tām pieder reliģiskajām organizācijām, un tas jau ir atdotas. Pārējie īpašumi pieder vai piederēja sabiedriskajām organizācijām. Un tieši sabiedrisko organizāciju īpašuma dēļ jau vairākus gadus notiek strīds, jo valsts ir atdevusi īpašumus privātpersonām un reliģiskajām organizācijām. Ebreju kopiena plāno atgūt arī pārējos īpašumus. Līdz 40. gadam šī ēka Abrenes ielā piederēja ebreju izglītības biedrībai. Pat labam, ka ēkas īpašnieks uzrādīta Izglītības un zinātnes ministrija. Pēc neatkarības atgūšanas atjaunot īpašumtiesības uz šo ēku pieprasīja Rīgas ebreju reliģiskā draudze, taču 98. gadā Rīgas doma atteicās to darīt. Šodien ēka izskatās pamesta, durvis aizslēgtas. Vienīgais norādījums ir uz numura plāksnes – Dzelzceļnieku skola. Filmējot ēku, no tās iznāca 3 vīrieši, kuri gan nevēlēs pastāstīt, kas ar ēku notiek pat laban. Patreiz nekas? Nekas? Kas dariet? Tur nekas, bet pieder izglītības. Iznomāta vienkārši privātiem, jā? Jā. Dodamies tālāk, apskatīt ēku Ludzas ielā. Arī uz šo māju ebreju reliģiskā draudze prasē viņam apstiprināt īpašumtiesības, taču arī saņēma atteikumu. Pat laban īpašuma tiesības uz šo ēku zemes grāmata nav nostiprinātas. Ēkas tiesiskais valdītājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Pirms kara šeit bija ebreju sieviešu slimnīcas slimo kopšanas biedrība. Durvis ir aizslēgtas, un šeit uzlīmēts paziņojums, ka sakarā ar remontdarbiem tiks pārtraukta ūdens padeve. Taču ūdens šeit diez vai kādam ir vajadzīgs. Ēka ir bēdīga stāvoklī, iekšā nevienas dzīves dvēseles. Spriežot pēc Tieslietu ministrijas darba grupas sastādītā sarakstā, kādreiz ebreju biedrībām piederēja īpašums Vecrīgā, Mārstaļu ielā, un arī 2 ēkas Ernesta Birznieka Upiša ielā. Viena no tām ir ļoti laba stāvoklī, un ēka tiek izmantota uzņēmējdarbībai. Otra ne īpaši laba stāvoklī. Šeit kādreiz bija ebreju patversmes biedrība, tagad īpašnieks ir Rīgas doma. Kaut arī daļa ēku prasa pamatīgus kapitāla ieguldījumus, tie tomēr kopumā ir gana vērtīgi. Tieslietu ministrijas sarakstā iekļauto īpašumu vērtībā ir gandrīz 32 miljoni latu. Daži īpašumi, kuri ir iekļauti šajā sarakstā, ebreju kopienai jau ir atdoti, kā piemēram zeme un ēka Maskvas ielā un Krasta ielā, kur pat labam atrodas slimnīca. Īpašumtiesības slimnīcas Bikurhalim biedrībai tika atjaunotas 98. gadā ar speciālo Saimas likumu. Pēc Tieslietu ministrijas datiem ebreju kopienai jau ir atdoti 36 ēkas vai zemes gabali, kas kādreiz bija sabiedriska organizāciju īpašumā. Ebreju kopienai ir saraksts ar 270 īpašumiem, kurus kopiena cer atgūt. Miroslavs Koģis, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.